Labvakar, mīļie! Labdien, mīļie! Labrīt, mīļie! Es esmu Andris Kreislers, Ziemassvētku tirdziņa saimnieks. Un šovakar mēs ar viesturu Isačenko mēs lasīsim pasakas. Mēs lasīsim pasaku par puišeli ar dzintaru maišeli. Lasam! Trakoti senos laikos dzīvoja kāds puišelis. Kā jau visiem zēniem, meitenēm, tantēm un onkuļiem, viņam bija vārds, bet to neviens lāgā neatceras. Visi viņu saukāja tikai un vienīgi par puišeli. Laikam jau tāpēc, ka puišeļa ceļgali allež bija nobrāsti, mute notriepta ar melleņu ievārījumu un gaišās matu cirtas, gluži kā ēža adatas, stāvēja gaisā uz visām pusēm. Puišelis nebija ne čakls, ne slinks, ne jautrs, ne skumjš. Viņa vecāki nebija ne bagāti, ne nabagi. Viņš bija kārtīgs puišelis, kurš prata blēņas darīt, bet arī atvainoties prata un savas kļūdas izlabot prata. Puišelis dzīvoja krietnu gabalu aiz kolkas raga, un viņam pie pašas mājas bangoja dižjūra. Ja vīriem jūra deva zīvis, bet sievām aļģes, kas baroja dārzu, tad puišelim īpaši veicās ar dzintaru lasīšanu. Tikko uzpūta pareizais vējš, un puišelis zināja, kurš ir pareizais, zēns bija krastmalā, lai meklētu dzintarus. Viņam tā lieta no tiesas padevās. Citi zēni un meitenes pēc vētrām pāris stundas paganījās gar ūdens malu un atkal atgriezās pie blēņām un rotaļām. Puišelis gāja gar jūras malu un maišelī lika aizvien jaunus un jaunus dzintara gabalus. Tikai kad satumsa, zēns griezās atpakaļ samiektām acīm, lai mēģinātu krēslā uziet kādu iepriekš vēl nepamanītu dzintara gabalu. Puišelim varēja būt 8, varbūt 9 gadi, kad viņš bija savācis jau veselu palagu, pilnu ar dzintariem. Maisu tādam knauķim neviens nedeva. Tālab viņš savu bagātību bija salicis vecā, pārlāpītā palagā. Sasienot visus 4 stūrus kopā, sanāca varena dzintaru pauna. Tēvs puišelim teica, ja vien viņš Rīgā tiktu ar tiem saviem dzintariem, mājās pārbrauktu kā bagāts vīrs. Zēnam šī doma nelika mieru. Un kādā saulainā rudens dienā, kad līdz miķeļiem vēl vismaz nedēļas 2, puišelis pārmeta dzintara paunu pār plecu un devās uz Rīgu, lai starp zemnieku rudens veltēm mēģinātu pārdot savus atradumus. Puišelis zināja, ka dzimtā ciema pēdējā mājā dzīvo klips večuks. Zēns pie tā iegāja. Vecais klibais zvejnieks bija varen priecīgs, ka puišelis viņu apciemo, bet prieks ātri pagaisa, kad vīrs uzzināja puikas nolūkus. Zēns nevienam nesakot bija pametis mājas, un tagad lūdza veco vīru, lai iet uz viņa sētu un vecākiem pastāsta, ka puišelis ar dzintariem devies uz Rīgu.
Zēns bija gudri aprēķinājis, ka paies ilgs laiks, līdz klibais tiks pie viņa vecākiem, bet pa to brīdi puišelis jau būs krietnā gabalā. Un arī līdz Rīgai izrādījās krietns gabals. Ceļš bija tāls, dzintaru nasta smaga, un ceļā sastaptie ļaudis dažādi. Bija tādi, kas puišelim deva naktsmājas, pabaroja, sasildīja. Bija tādi, kas mēģināja ar viltu dzintarus izmānīt vai pret nevērtīgām grabžām iemainīt. Bet puišelis bija audzis pie skaudrās jūras un visādus vējus piedzīvojis. Zēnam bija jušana nevien uz dzintariem, bet arī uz cilvēkiem. Viņš ātri attapa, kuram nodomi labi un kuram netik labi, vai ne? Beidzot puišelis nonāca Rīgā. Zemi klāja sniegs, no māju jumtiem karājās lāsteku adatas, un sen vairs nebija ne miņas no rudens gāda tirgus. Zēns bija tik ilgi un grūti līdz Rīgai atkļuvis, ka itin nemaz nejutās gatavs tagad griezties atpakaļ. Puišelis noskaidroja, kur pilsētā parasti tirgus tiek iekārtots. Par dzintara gabalu tika pie vecas pagalam cauras koka muces un uz tās izlika savus dzintarus. Pirmajā dienā pārdeva dažus, otrā vēl dažus, bet 4. un 5. dienā ļaudis pat dažbrīd rindā stāvēja, lai dzintarus vismaz aplūkotu. Maiznieks, to redzēdams, iedeva savam dēlam 40 kliņģeru, lai iet blakus dzintara puikam un arī mēģina ko notirgot. Karošu grebējs sūtīja savu meitēnu, lai uz zemes izklāja veco deķi, un viņa koka karotes izgulda apskatei. Tā ikdienas radās arvien jauni un jauni tirgotāji. Jā, pircēju saradās vairāk, un pārdevējiem bija jautri bariņā tirgoties. Dienu pirms Ziemassvētku vakara puišelis bija visu savu paunu iztirgojis un pie zināmas naudas ticis. Viņš turpat no jaunajiem draugiem nopirka raibi izadītas garās zeķes māmiņai, aitādus puskažoku, ar ko tēvam jūrā iet, kogriezumiem rotātu smalku ievas koka spieķi vecajam klibajam zvejniekam un vēl krietnu maisu cukurgailīšu, karameļu un kliņģeru, ko ciema bērniem izdalīt. Tad puišelis nolīga kučieri ar visātrākajiem zirgiem un gandrīz kā bagāts vīrs atgriezās dzimtajā ciemā, lai ar saviem mīļajiem sagaidītu Ziemassvētku vakaru. Runā, ka puišeļa iesāktā tradīcija pirms Ziemassvētkiem Rīgā rīkot tirgu, esot dzīva vēl šobaldien, bet ticēt jau visam, ko runāt, nevar. Labāk iet un pārliecināties pašiem. Ar to nu pasaka ir galā, un es novēlu visiem gaišus Ziemassvētkus un ļoti, ļoti veiksmīgu nākošo gadu. Ne?